Es esmu Matijs, man ir 30 gadi, esmu vīrs, tēvs. Šis ir mans otrais rakstura izaicinājums, bet pirmais kā jau kalpošanas komandā. Pagājušo gadu es izgāju kā dalībnieks. Pagājušo gadu bija diezgan grūts šis uzdevums. Varbūt ne fiziski grūts šis bija, bet cik vairāk garīgi grūts. Par cik es esmu diezgan fiziski spēcīgs, es teiktu. Visgrūtākais man bija pieņemt savu vājumu, varbūt kādā vietā arī citu cilvēku vājumu, it sevišķi komandas biedru vājumu. Jo bija tā vīzija, kad gribās pabeigt kaut kādā noteiktā tempā, noteiktā distancē. Ir citi cilvēki, kas nevar, un mēs esam visi dažādi komandā. Līdz ar to tad rodās situācija, kad viens otram ir jāizpalīdz. Visu dzīvi esmu vairāk vai mazāk viens mēģinājis tikt galā ar visām savām problēmām un izaicinājumiem. Pie Dieva tā īsti nebiju vērsies nekad ar kaut kādiem jautājumiem vai pateicībām. Šeit es iepazinu tādu no sirds brālību, ka brāļi ir gatavi viens par otru iestāties, viens otru atbalsta, viens otru paskubina, ja vajag, pažēlo, ja vajag un iedrošina. Bet tajā pašā laikā brāļi arī sagaida no manis, kad es būšu drosmīgs un nevis, ka viņi paņems mani aiz rociņas, bet kad es varētu vai kāds cits varētu parādīt, kad es esmu gatavs spērt to soli nākamajā aiz tās komforta zonas. Šis patiesi ir dzīvi mainošs notikums. Viņš nemaina to dzīvi uzreiz. Nav tā, kad es atnāku, izēju šo raksturu izaicinājumu un es aizbraucu kā cits cilvēks. Šīs te izmaiņas savā dzīvē es jūtu tikai otrajā reizē atbraucot šeit jau kā komandas dalībnieks. Tas, kas ir pa gadu mainījies, tādi mazi solīši, maziņas darbības, ļoti labi redzēt tās izmaiņas gada laikā. Kāds es biju pagājušajā gadu un kāds es esmu šogad. Kādas ir manas attiecības ar Dievu, kādas vispār manas cilvēku attiecības pret citiem cilvēkiem. Redzēt šogad no otras puses šo pasākumu bija diezgan aizkustinoši, jo ir vairāk laiks paskatīties, kā cilvēki iet cauri savām grūtībām. Pirmo reizi es atbraucu uz šo raksturu izaicinājumu kā nekristietis. Pēc gada atbraucis jau kalpotāju komandā, gatavojos nākošu svētdienu savām kristībām. Iesaku ikvienam vīram šeit būt. Manuprāt, jebkuram vīrietim ir vajadzīga šī vide, kur ir atņemts jebkāda veida komforts, jebkāda veida atkāpšanās ceļš. Tas ceļš, kad tu ej un tev nav iespēja atkāpties, parāda tās īstās rakstura šķautnes vīrietim. Vai vīrietis ir vājš fiziski vai garīgi, bet viņš meklē to palīdzību, viņam šeit ir iespēja saņemt to palīdzību.